Un turpinam apspriest pedagoģu atalgojuma reformu plānu. Esam sazinājušies ar Ingu Vanagu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju. Vanagas kundze, labrīt! 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 Es saprotu, ka jums bija diezgan negaidīti tas, ka atkal pēdējā brīdī tika izmainīts atalgojumu modelis pirmsskolas iestāžu pedagogiem. Vai tā ir tiesa un ko jūs darīsiet? Jā, tā ir tiesa. Par šo mēs uzzinājām, diemžēl, vakardienas sēdes ietvarā. Un līdz 1. jūlijam nekas pilnīgi neliecināja, ka būtu kādas izmaiņas. Un arī pagājušajā nedēļā, kad mēs tikāmies ar nozares ministru un ministru prezidentu, bija panākta vienošanās, pat kā mēs nākotnē pedagoģu darba samaksas paaugstināšanas grafikā mazinam šo nevienlīdzību, bet vakar tas bija tiešām ļoti nepatīkams pārsteigums un par to netika runāts, ne tas tika saskaņots un valdība pieņēma attiecīgu lēmumu, un tad līdz ar to arī arotbiedrībai ir jāsasauc ārkārtas valdes sēde un jālemj par turpmāko rīcību, jo tas tiešām ir nosodāmi, ka tā pēkšņi strauji, bez jebkādiem pamatojumiem un iemesliem ir tik krasas izmaiņas ministra kabineta noteikumu projektos. Bet vai tas nozīmē, ka pirmsskolu pedagogiem vai bērndārza skolotājiem, audzinātājiem tās algas, tas ir pašvaldību pleciem šobrīd jautājums. Ne visur būs mazāks, vai visiem ir pamats protestēt šobrīd? Tur ir situācija tāda, ka pašvaldības varēs brīvprātīgi lemt, ja? Un te ir jāsaka tas, ka 5-6-gadīgajiem, kuri pedagogi strādā 5-6-gadīgajiem bērniem, tur atalgojumu nodrošina valsts, bet tie, kas strādā ar bērniem jaunākā vecuma posmā, tur algas nodrošina pašvaldība. Taču mums līdz tam nozares ministrs teica, ka tā ir kompromisa versija un ka pašvaldības nav iebildušas, ka šis algas paaugstinājums ir par 40 stundām nedēļā, mēneša alga ir 620 eiro. Un pēkšņi ir šāda krasa pārmaiņa, kad ir šie 560 eiro mēneša alga, būtībā ne par cik nepalielinās. No septembra, arī no janvāra, šiem pedagogiem diezgan ievērojamai daļai, un šis atalgojuma paaugstinājums ir paredzēts tikai no nākamā gada septembra. Nevienlīdzība ir ļoti krasa, un te ir arī jāsaka, ka ministrija klāja neievēro valdību kopumā arī šos OECD ieteikumus, līdz ar to pilnīgi pretrunā, darbojās šiem ieteikumiem. Skaidrs. Jā, vakar arī minējāt, ka nezināt, kura pašvaldība ir iebildusi, vai joprojām jums nav nekādas informācijas? Nē, diemžēl nav šo jautājumu uzdeva vairākas reizes valdības sēdē, bet atbildes netika saņemts. Taču kopumā man jāsaka, ieguvēji ir un arotbiedrības priekšlikumi ir ņemti vērā, bet te neiet runa vairs arī par šīm naudu lietām. Mēs tiešām novērtējam šo lielo finansējumu pieplūdumu, taču nosodām šos izstrādes procesu, saskaņošanas procedūru, to, ka ministrija ir maldinājusi sabiedrību par šiem procentālajiem ieguvumiem, un tā kaut kā klusām tikai runā par to, ka šīs slodzes ievērojami palielināsies, kad diezgan liels pedagoģu skaits paliks bez darba, un tas, mūsuprāt, ir nosodām no tāda sociālā dialoga. Un vēl arī tas, kad ir šis pēkšņais pārsteigums vakar bija, ka arī uz 2 gadiem tiek apturēts šīs kvalitātes pakāpju iegūšanas iespējas, kas nozīmē to, ka daļai nebūs arī šis pielikums par darbu 45 līdz pat 140 eiro. Tas arī bija tāds pēkšņi ieliktais punkts dienas kārtībā, un tādēļ mēs sakam, ka tas ir nosodāmi, kad ar sociālajiem partneriem tas netiek izdiskutēts iepriekš, un kaut vai tiešām pirms sēdes ietvera, un ir jāsaskarās ar šādiem pārsteigumiem sēdes ietvarā. Jā, starp citu, Vanagas kundze, tas viens no aspektiem, ko arī jūs pat minējāt, un ko vakar arī Šadurskis atzina, ka līdz ar reformu 2019. gadā ievērojams skaits skolotāju varētu zaudēt darbu. Kā jūs uztvert šo ziņu? Jā, mēs respektējam, ka te nekas cits neatliek, tā ir skaudrā realitāte, ka bērnu un studējošo skaits samazinās, līdz ar to ir jāoptimizē izglītības iestāžu tīkls. Tādēļ mēs arī vakar vēlreiz uzstājām, lai ir protokola lēmumā iekļaut šī atbalsta programma pedagogiem, kuri zaudēs darbu skolu tīklu optimizācijas rezultātā. To mēs vērtējam pozitīvi. Ceram arī, ka izdienas pensiju likuma projekts tiks virzīts Saeimā tālāk.
Tādēļ šeit ir ar to jāsamierinās. Vai tam vajadzēja būt tik strauji, kā ministrija ir ieplānojusi šo straujo izglītojumu skaitu proporciju pret pedagogu? Par to, protams, mēs varēsim diskutēt un vērtēt pēc kāda laika, cik tas bija pareizi vai nebija pareizi, bet katrā ziņā, tādiem žēl. Skolu tīkla optimizācija paredzēta, bet mēs joprojām norādam, ka mazajām skolām ir jābūt maksimāli tuvu izglītojumiem, tam jābūt pieejamam, lai nebūtu tā, kad ir tie saucamie dropouti, kas nemācās, neiet uz skolu dažādu apsvērumu dēļ, bet būtiski, lai ir šis izglītības pakalpojums tuvu pieejams. Un vecākiem bērniem tiek nodrošināts transports, lai viņi var nokļūt līdz tuvākai izglītības iestādē, par ko arī šodien nav skaidrības, kāds ir varam un kāds ir satiksmes ministrijas šie risinājumi, lai to nodrošinātu. Pavisam īsi, Vainagas kundze, vai ir kaut kādi provizoriski jāprēķina, cik daudz skolotāju 19. gadā varētu zaudēt darbu? Nē, mūsu rīcībā tādi dati nav. Tas droši vien tad ministrijai ir jājautā, bet katrā ziņā tīkla optimizācija ir paredzēta, bet tādus datus mēs nevaram jums pateikt.